Mani sauc Evija Pēgle, un es pārstāvu ģimenes uzņēmumu Enigma Group. Enigma Group ir samērā jauns uzņēmums, bet ar milzīgu darba pieredzi. Uzņēmums nodarbojās ar 2 lielām nozarēm – turismā un autobiznesā. Un šodien es pastāstīšu nedaudz vairāk par turismu. Mēs piedāvājam izejošā, kā arī ienākošā turisma pakalpojumus, bet varbūt nedaudz sīkāk par to visu jūs varat uzzināt, griežoties pie manis uz telefonu vai e-pastu, kas būs norādīts šī video rullīša apakšā. Kā nonācāt līdz savam biznesam? Kad mēs pārvācāmies uz dzīvi Ventspilī, pirmā doma mums ar vīru bija, ar ko tad mēs šeit nodarbosimies. Un tad mēs sapratām, ka mēs varam darīt to, ko mēs mākam vislabāk, par to, ko mēs esam mācījušies, un par to, kas ir mūsu sirdslieta un kas mums patiešām ļoti, ļoti patīk. Un šī gadījumā tas bija turisms un vīram savukārt autobiznes. Un vēlos piebilst arī to, ka manā skatījumā ceļošana un ceļojumu pārdošana tā ir viena ļoti jauka un fantastiska lieta, jo pārdot ceļojumu tas rada gan pozitīvas emocijas tev pašam, gan arī tavam klientam. Kādi ir jūsu ikdienas lielākie izaicinājumi Enigmā? Izaicinājumi, protams, ir noturēties līderu pozīcijām, būt nepārtrauktā attīstībā un sekot līdzi tendencēm. Un manā skatījumā uzņēmumam ir jābūt ar savu identitāti, lai viņš būtu savādāks nekā citi uzņēmumi, lai piesaistītu klientus un lai klienti vēlētos tomēr vienmēr atgriezties tieši pie jums. Un ar ko tieši jūs atšķiraties no citiem? Kas būtu jūsu šī lielākā atšķirība no citiem turismu uzņēmējiem? Tas, ka mēs esam pieejami cilvēkiem un atvērti visu laiku, patiesībā 24/7, mēs esam gan sazvanām, gan pie mums var atbraukt jebkurā diennakts laikā un parunāt par ceļojumiem. Kurš no jūsu pakalpojumiem ir vispieprasītākais? Patiesībā nevar nodefinēt vienu tādu pakalpojumu, kas mums ir ļoti pieprasīts. Protams, mēs vairāk pārdodam izejošo turismu, bet es gribu pieminēt vienu ļoti pozitīvu frāzi attiecībā par Ventspili, par pilsētu, par mūsu klientiem Ventspilī, kad viņi ir diezgan karstasinīgi ceļotāji un viņiem ļoti patīk atklāt kaut ko jaunu un doties ceļojumos katru gadu uz jauniem galamērķiem. Līdz ar to piedāvājums ir plašs un tikpat plašs ir šis iegādes process. Ko jūs ieteiktu tiem, kas tikai apsver iespēju uzsākt vai attīstīt savu biznesu Ventspilī? Noteikti iesaku sekot saviem sapņiem un īstenot tos, noticēt sev, būt drosmīgiem un nekad nepadoties pie pirmajām grūtībām. Vienmēr galva augšā, tikai uz priekšu, jo varu droši pateikt, šī ir pilsēta, kurai patīk drosmīgiem. Vai jūs izmantojat arī kādu atbalstu, konsultāciju, lai izveidotu savu uzņēmumu? Nē, mūsu gadījumā īsti nebija nepieciešami nekādi papildus rīki, jo mums bija savs pamatkapitāls, ar ko mēs arī uzsākām savu uzņēmēju darbību. Un faktiski tas ir tas, ar ko mēs arī sākām un ar savām zināšanām. Kas sagādā vislielāko gandarījumu? Vislielāko gandarījumu mums sagādā atgriezeniskā saite ar klientiem, labie vārdi, atsauksmes, laimes sajūta, redzēt priecīgus, atgriezušos, atpūtušos turistus, klientus un arī, protams, viņu uzticība, ticība man un uzticēšanās plānojot viņu ceļojumus. Un uz atvadām, ko jūs novēlētu ventspilniekiem? Šeit es vēlētos citēt šādu tekstu. Un iespējams pēc dienas, ko pavadīsi ceļā, tavas pēdas būs netīras,
tavi mati izpūruši, bet tavas acis, tās mirdzēs. Es novēlu, lai ik katrs ventspilnieks vienmēr ir ar mirdumu acīs. Un ja jums joprojām ir šaubas par to, droši nāciet pie manis, pie mums, un mēs jums atklāsim savādāku pasauli.